Mēs esam atgriezušies no mūsu Eirotripa. Mēs esam atgriezušies no mūsu ceļojuma. Jā. Tā ir labāk. Esam Latvijā, Rīgā un beidzot filmējam Q&A. Droši vien vienkārši uzreiz sāksim atbildēt jūsu jautājumiem, ko jūs mums uzdevāt gan mūsu Instagram kontā, gan YouTube pie video, gan Twitterī. Tad nu aiziet. Pirmais jautājums nāk no Rolanda, un viņš jautā, kurā no visām valstīm jūs gribētu dzīvot? Es domāju, man visvieglāk ir atbildēt, jo es jau dzīvošu pēc mēneša Itālijā. Jā, Santi jau ir nobukojis biļetes un viss. Tas bija ātri, jā, es jau pārceļos uz Itāliju pēc mēneša. Es noteikti gribētu dzīvot Itālijā un Ungārijā. Ungārijā un Prāgā. Čehijā. Čehija ir valsts, jā. Es personīgi nevaru izlemt vai nu Spāniju vai Itāliju. Es pieņemtu vairāk Spānija. Es tā domāju. Ok, es noteikti saku Itālija. Bet Budapeštā, Ungārijā es noteikti vēlētos uzturēties arī pa ilgu laiciņu. Ir jautājums no Evitas, cik sen esat draugi? 5 gadi. Jā. 5 gadi. Mēs šogad vasarā nosinājām 5 gadu jubileju ar šo tripu. Vuhu! Jēj! Jēj! Kam ienāca prātā ceļojuma ideja? Nezinu, kā. Mēs neatceramies, jā. Bet zinu, ka pie jums dzīvoklī. Jā, tas bija iespējams jaunajā gadā, tā kā naktī, un varbūt ne. Es, ka pirms tam. Pirms, jā. Kaut kad jau decembrī, novembrī. Mēs vienkārši par to runājām kā par joku sākotnēji. Es nezinu, no kura tieši nāca šī ideja, bet mēs kaut kā visi viņā vienojāmies ļoti ātri. Spontāna ideja. Jā. Tieši tam visi ļoti piekritām un Jā. tad vasara pienāca ļoti ātri. Jo mēs sākumā tā kā neticējām, ka tas tiešām notiks un ka tas tā kā ir nopietni un mēs vienkārši piekritām viens otram. Tad mēs esam pēc Tāpat šobrīd. Komiskākais atgadījums ceļojuma laikā. Komiskākais. Kurš no visiem? Mums bija daudz, man liekas, tāda maza komiska momenta, bet Tagad es nevaru atcerēties nekad tādu milzīgu, kas nāktu prātā. Mēs varam par to padomāt un atbildēt vēlāk, Jā. ja nu Jā, sanāk. kāds atceras. Mēs neesam tik smieklīgi, kā izskatāmies. Kas dod vislabākās izjūtas ceļojot? Tas, ka tu nezini, vai tu nonāksi Atgriezīsies. Un atgriezīsies, jā. Nu, pa lielam vienmēr tas jautājums, vai saplīsīs mašīna, vai kāds uzbruks, vai kaut kas notiks. Un tu īsti nezini, vai būs, tas nezināmības brīdis, man liekas, ir viss tas. Kāds bija jautājums? Dod vislabākās izjūtas ceļojot. Ēdiens. Labāk, jā. Man personīgi ļoti patīk, ka pirmo reizi būt vietā, kuras neesmu bijusi. Ka es kaut vietās, kurās es kaut ko nezinu un neko nezinu, un jā, man tas patīk. Es piekrītu visiem. Labākais izjūtas visticamāk ir tas, kad mēs baigi nekad nenospraudām mērķus, bet vienkārši gājām, braucām visu kaut kur bez baigiem mērķiem. Un tas arī bija tas pats labākais, kad mums nebija noteikti objekti, ko apskatīt, un mēs vienkārši izbaudījām mazās ieliņas, lielās ieliņas. Jā, taisnība. Krekars jautā pašas svarīgākās lietas, ko ņēmāt līdzi. Telefons. Jā. Jā, telefons noteikti. Nu jā, Tas tā mēs neizdevām. Stājām šīs Dumbiņa. Dumbiņa, jā, mums bija forši monsters dumbiņa. Bija mūzikas nekāda. Visu laiku. Mēs, jā, ņemot vērā, ka radio īsti nestrādājām, ka mums nebija daudz citu opciju, tad dumbiņa bija ļoti laba. Jā. Lavēja. Es domāju, ka telefona ar internetu pieslēgumu un dumbiņu mūs izglāba, un tās bija galvenās lietas. Un mašīna, protams. Nu jā. Tur Vai. Bet jā, tas tā pašas, protams. Vai varat iztēloties jau nākotnē līdzīgā veidā ceļojumu pa Ziemeļameriku? Jā, pilnīgi noteikti, jā. Tas ir mans sapnis tuvā, tālā vai kaut kādā nākotnē. Santi jau brauc. Es jau braucu. Sure! Man personīgi nav tāda sajūta pret Ziemeļameriku, ka tā būtu tā kā nākamā manā sarakstā, uz kurien braukt, bet ja būtu opcija, tad kāpēc gan ne? Ja divi aizmugurē būs jau visu norganizēt, jau ir laikam, jau ir izplānoties. Es esmu gatavs laikam mašīnā vai lidmašīnā Vai tikai. un tad mašīnā. Tā būs vieglāk laikam, ne? Cik istabas parasti ir jūsu Airbnb vai Couchsurfing atrastajām naktsmītnēm?
Couchsurfingā bija maks viena. Nu tā kā, kur mēs varējām dzīvot. Couchsurfingā parasti mēs dzīvojam vienkārši kādā living roomā un visi kaut kur sagulāmies, kur varējām. Vai arī tā mūsu uzņēmēja bija istaba. Jā, arī tā. Hosta. Nu, hosta. Latviski Hosts, vārdi. jā. Bet, jā, tā arī bija, ka mēs vienreiz Prāgā palikām tā kā viņa paša istabā, viņam bija liela istaba un gultā. Kāds arī gultā. Blakus viņam, jā. Tā arī bijis, jā. Jā, un uz matrača un vēl vis kaut kur. Un bija arī reizes, kad mums bija atsevišķas istabas iedotas. Un Airbnb savukārt mums parasti bija vismaz viena atsevišķa guļamistaba. Dažreiz pat 2 un 3. Tad savu māju. Jā, Airbnb ļoti dažādi, jā. Mums ļoti ar viņiem paveicās. Izmantojiet Airbnb ceļojot. Procesēji. Nākamais jautājums no ģirta ir, vai ceļojuma laikā esat iemācījušies jaunas vārdus itāļu vai spāņu valodā? Mēs esam Jaunas laikam, ka nē. Nu, itāļu valodā es mācījos jaunas tikai tāpēc, ka es tagad Duolingo mācos itāļu valodu, bet nu tā ceļojuma laikā. Mēs, jā, mums bija citas lietas, ko darīt. Mēs jau esam bagāti zināšanās šajās valodās. Tas nebija tā, Hashtag iemācījāmies. Noteikti lietojiet linku aprakstā, ja vēlaties. Channels jautā, maršruts bija izplānots vai arī domājāt ceļojuma laikā? Sākumā bija plānots, gan arī spontāni. Jā. Mainījās. Līdz Spānijai viss bija izplānots, pēc Spānijas bija blēm. Ceļojuma beigās gan mēs mainījām domas vis kā kur un braucām uz citām vietām. Mums bija jābrauc pēc Venēcijas uz Vīni un 10. mēs domājām izbraukt, kad 9:30 mēs izdomājām, ka mēs brauksim uz Zagrebu. Tieši tik ātri tas viss notika, jā. Jā, bet viss tā izkārtojās, ka mums viss arī tā sanāca. Spontanitāte, jej! Patmīls saka pepamīm. Jej. Jā. Pēc nozīmē. Kapā. Es, protams, to nezinu. Tāpēc es nezinu, kas bija kapa. Kapa. Tas pareizi. Pēters jautā, vai uz Maspasāniem jau bijāt? Uz ko? Ne, es domāju, nākamajā roadtripā noteikti brauksim. Nākamais ir, jā. Veselā ceļojumā uz Maspasāniem. Maspasāniem. Cik ilgu laiku mums aizņēma visa tripa izplānošana? Vienu vakaru. Lielam mēs Īstenībā, kopā jā. sanācām. Jā, Maks 2 vakari. galvenais blueprints tiešām tā, ka vienā vakarā. Tas notika un tik tā. ātri pie tam. Tas notika tā, ka es paņēmu baltu A3 lapu, mēs skatījāmies kartē un domājām, braucam tur, un tad braucam tur, un tad braucam tur. Un mēs pat īstajā brīdī neskatījāmies, cik tālu tās vietas ir viena no otras. Bet tas viss maršruts un tie laiki aptuveni tā arī tieši tā izplānojās. Aptuveni stundas laikā, kur bija mūsu mīļākā vieta, kuru mēs redzējām. Man, piemēram, lai arī es tur negribētu dzīvot, man patīk ļoti, ļoti Tulūzā. Bet vienīgais iemesls, kāpēc man tur nepatīk tik ļoti, ir tas, ka tur viņi nav pie jūras. Bet visā citā man ļoti patīk Tulūza. Man ļoti patīk Prāgā. Man arī ļoti patīk kalni, man liekas, vienīgai no visiem. Jo man nenormāli. Man patīk tā vieta, kur mēs palikām tur pie Nīcas. Jā, nu tie ir kalni, Tur ir bija Goldi ļoti ieras. forši kalni, tāds tā. miers un... Jo tas bija ceļojuma vidus un Jā. bija vienkārši 2 dienas miers un klusums. Man Prāga. patīk Venēcija. Jā, Venecija arī bija. Man personīgi patīk lielākā daļa vietas, kurās mēs bijām. Nu, dažas, ja man kaut kas nepatīk, tad tas pašā tikai tāpēc, ka tur pārāk liela pūļa, pārāk smacējoši tie cilvēki likās. Reāli tāds social anxiety radās bišķiņ. Kirils jautā, lai mēs pastāstam mūsu visapkaunojošākos stāstus vai situācijas no ceļojuma. Apkaunojošākā. Nu, laikam apkaunojoši bija tas, ka es iestūmos lēnām, bet iestūmos stabā. Ieripoju stabā. Žēl, tas nav nofilmēts. bet jā. Bet Jā. apkaunojoši. Es Tagad To saprotu, ka neviens mēs esam arī garlaicīgi. nezina. Reāli es Tāpēc apdegu mēs apkaunojoši, es ļoti apkaunojoši apdegu. Man bija tāda ļoti apkaunojoša vieta vienkārši, kur apdegu. Ai, es pačāju tur tā. Ja jūs sakojat sākā, jūs būsiet redzējuši, jā. Tas viss tā. Jā. Sants Instagram story. Noteikti tiesa. The exclusive, behind the scenes. Visādas vietas ir sapačētas. Vēl droši vien arī tas zirneklis, kā mēs gājām haikot un Tas pamanījām bija zirnekli. tā, Bija jā. 5 Pirmais minūšu solis, kad mēs iekāpām tajā pļaviņā uzreiz, jau tur vienkārši rēgojās pasaules lielākais zirneklis. Laiks droši vien viņš var būt flats gan jau. Oh, fuck. Tad bija milzīgs Sans un Richard Frīkāns. Wow.
Blurry Bone jautā, cik kilometrus mēs esam kopā nobraukuši. Mums vajadzēja uzņemt, bet Mums es domāju, ka mums ir kaut kāda 8000 noteikti. Jā. Jo mēs varam tikai minēt to skaitli, bet aptuveni, es domāju, Jo 7, oficiālais 8 bija tūkstoši. 7000, bet mēs Jā, noteikti tad vairāk. Orests jautā, vai mums ir bijuši strīdi ceļojuma laikā? Nu, tādi Neliela konflikti. nelieli Kā nē. Viņi radās, jā, jo, nu. Jā, bet tas Viss fakts, ka tāds mēs cilvēks. šobrīd esam visi uz divām, Jā. nozīmē, ka laikam baigie strīdi nav. Tu jau nezini, kas notiks, kad izslēgs kameru. To neviens neuzzina. Tāpēc daru domāt. Es teiktu, ka bija pārsteidzoši mazas strīdu un konflikti. Ņemot vērā, ka tas bija mēnesis 5 cilvēkiem vienā mašīnā, vienās mājās, vienās visur. Vienās gultās. Visur visākie. Jā. Tad, jā, mēs bijām pārsteidzoši draudzīgi un joprojām esam. Pārsteidzoši draudīgi. Tieši kurām valstīm mēs braucām cauri, jautā Kārlis. Tagad skaitām. Latvija. Latvija. Latvija, Lietuva, Polija, Vācija, Nē, Čehija. Čehija, Nu, bet atrādāk. Čehija, Vācija, Čehija, ceturtais. Vācija, Francija, Spānija, Itālija, Slovākija, Slovenija, Horvātija, Ungārija, Slovākija. Slovākija. 10 12. reizes Slovākijai. 12 valstīm mēs braucām cauri. Easy. Jā. Kādas firmas putekļu sūcējus jūs esat redzējuši valstīs? Filips. Philips ir vienīgais, ko es redzēju visu ceļam Filips ir laikā. vienīgais, ko es zinu. Airbnb. Man liekas, viņi nesūdz putekļus tur citās valstīs. Mums ir arī jautājums par mūsu interneta pieejamību un to, kā mums gāja. Wow. Wow. Jā, kā nu kurā valstī man liekas. Pārsvarā bija. Pārsvarā bija labi, manuprāt, jā, bet bija vietas, kur... Nu, viss pārsteidzoši sliktākais bija Spānijā. Jā. Jā, bet mēs jau mums bija kempings pie lidostas, līdz ar ko viņiem tur vienkārši bija tā kā nepilnīgi sakari. Jā, mums ir Vispār. teikt camping cilvēki. Jā. Līdz ar ko tā kā, jā, Spānija nebija vainīga. Bet jā, vispār mums bija tas pieslēgumi visiem un arī internets, ar kuru mēs arī tad ceļojām cauri visai Eiropai. Mums visiem bija 10 gigabaiti uz mēnesi. 10 gigabaiti ļoti. Visu laiku bija sajūta, ka tiks tas viss iztērēts un bija tāda piesardzība, bet tad kaut kādās pēdējās dienās bija ok, es tagad skatīšos visus YouTube video un lejuplādēšu visu, ko es varu lejuplādēt, lai tikai Es vairāk jau internetu. hotspotoju visu laiku savu datoru un pat tad Jā. neiztērējās tā. Jā. Jā? Bet šis bija pirmais ceļojums, kad internets patiešām bija telefonā un līdzi, Jā. un visu laiku nebija jāuztraucas par to, ka man jāmeklē, tagad būs tuvākais McDonald's vai Starbucks kafejnīca, lai es varētu pieslēgties pie Wi-Fi. Visu ceļu laiku mēs izmantojam Waze, kas mums palīdzēja izbraukt cauri šīm valstīm un tikt līdz mūsu naktsmītnēm. Neatceros, kur un kā, bet bija jautājums par to, cik daudz laika mēs pavadām taisot Instagram bildes un storijus. Visdien. Daudz. Daudz, tiešām. Nē, nu mums tas, man liekas, ka visiem vairāk un mazāk ir kā hobijs dzīvē, likt bildes Instagramā un taisīt storijus, un mums tas nav kā apgrūtinājums vai kā darbs vai vēl kaut kas. Līdz ar ko, jā, nu mēs, kā ir kaut kas interesants, mēs noteikti ieliekam kādu bildi vai vēl kaut ko. Pārsvarā, man liekas, mēs visi likām, nu, aptuveni tur kaut kādā Instagramā bildi vismaz reizi dienā. Piemēram, šobrīd storiju taisu. Skaitiet sekundes, cik es aizņemu. Es tieši taisīju mums, Jā, bet es neiepostoju. Nē, Šie ir mūsu lielākie strīdi, cik tie ir ceļojuma laikā. Kurš liks Instagram storiju mūsu Instagramā? Tādi konflikti. Un nesaskaņas, kad ir ielikti vairāki vienādi Instagram storiju. Tas ir pats sliktākais. Tā arī radās tie strīdi. Tā arī draudzības jūka. Kurš tagad dzēsīs ārā, kuram nesmukā. Katrīna jautā to, kāda mums bija telefona līdz ceļojumā. Man personīgi bija Huawei P10 un man ļoti patika. Es jau visu ceļojumu laiku esmu jūsmojis par savu telefonu, man liekas, visi jau to ir pamanījuši un visiem tas ir zināms. Bet mans telefons ir OnePlus 3, trešā versija OnePlus. Un es nevarētu būt vairāk sajūtmā. Viņš ir ļoti kvalitatīvs, ar viņu var uzņemt nenormāli labas bildes. Un es paskatījos video, kurš šis telefons uzņem, un viņš jau tur stabilizē visu un nenormāli labs telefons. Sony Xperia XZ Premium. Man bija HTC Ultra. Man līdzi bija Samsung S8. Viņš ļoti patīk.
Rūģi jautā, cik mums izmaksāja šis viss ceļojums. Nu, Rūģi. Tūlīt Sāksies izskatīsies. skaidrošana tagad. Es teiktu, ka no cilvēka plus mīnus 1000 aizgāja. Nezinu tieši precīzi cik un kādam vairāk, kādam mazāk. Bet, piemēram, par ceļu mēs samaksājām 200 eiro turpat pakaļ par benzīnu katrs. Un tad pārējais vienkārši sasumējās klāt, kur bija Airbnb, kur mēs maksājām, kur bija kaut kas sērtīgs, mēs nemaksājām. Cik daudz mēs ēdām, cik daudz mēs neēdām, pēdējās dienās neēdām, pirmajās ēdām. Mums ir jautājums arī par to, kādi bija mūsu neplānotie izdevumi ceļojuma laikā. Man liekas, Mašīna remonta. Nu jā, vislielākie droši vien bija par mašīnas remontu, jo mēs samaksājām 50 eiro par riepām. Apmēram, bet jā, mums bija saplīsis kaut kas radiatorā, mums iztecēja viss tosols ārā, un mēs dabūjām tur vēl ieguldīt. nebija Tas bija tik ļoti tā kā lētāk, dārgi, īstenībā. bet Tas bija labi, jā, jo mums tur bija tāda varianta, ka bija jāmaina tur viss, lai mēs varētu tālāk braukt. vēl noteikti netika plānoti izdevumi bija visi ceļu nodokļi. Jo mēs zinājām, ka tādi būs, tādu bija ļoti daudz un diezgan dārgi. Mums jautā, cik bieži taisījām ēst mājās, vai arī cik bieži gājām ārā uz restorānu. Mēs katru dienu taisījāmies mājās un gājām ārā uz restorānu. Ļoti bieži taisījām mājās ēst. Šie restorāni bija kebabnīcas. Nē, mēs īstenībā ārā no mājām ēdām ļoti reti. Nu, visu mēnesi salīdzināt, tas bija tiešām man. Mēs mēģinām arī tur kaut ko nopirkt, varbūt kaut kādu street foodus, kaut ko. Bet tā, ka uz kaut kādiem restorāniem vai baigākajām kafejnīcām mēs noteikti negājām. Es domāju, ka tas ir lielākais ietaupījums, Jā. ka mēs gatavojam mājās. Jā. Jo tad ir lēti. Kādas ir mūsu atziņas pēc visa šī ceļojuma? Man galvenā atziņa ir tiešām par to, ka jāņem līdzi pēc iespējas mazāk, jo tad ceļot ir vienkāršāk. Par to, ka vienmēr visu var atrisināt, pilnīgi jebkuras krīzes situācijas ir reāli jāatrisināmas, tieši tik vienkārši. Nekas nav navējoši palielam, kamēr tu neiekrīti aizā kalnos. Un ka ir iespējams ceļot ar 5 cilvēkiem vienā mašīnā 1 mēnesi un palikt draugos. Pirmā atziņa noteikti ir tā, ka pat, ja tev nav pārāk liela braukšanas pieredze, tu joprojām vari dzīves atgriezties pēc 8000 kilometriem pavadītiem Eiropas ceļos, kurus tu nekad mūžā neesi braucis. Otra atziņa, ka ir iespējams un vislabākais ceļošanas veids noteikti ir ar mašīnu, jo tad tev ir pilnīga izvēles brīvība, kur tu vēlies doties un kad tu vēlies apstāties un kur tu vēlies apstāties. Trešā atziņa, ka ir iespējams ceļot ar 20 gadus vecu mašīnu. Ir rodas problēmas un problēmas var rasties arī jaunai mašīnai un tās ir tādas, kuras, protams, var atrisināt, jo vienmēr jau tu atradīsi tuvāko servisu. Braucot ar mašīnu ceļojumā, var nokļūt vietās, uz kurām neved citi ceļi, kas būtu no lidostām vai ar dzelzceļu vai vēl es nezinu kādiem veidiem. Nokļūst tādās vietās, kur iespējams daudzi citi vēl nav bijuši. Tu redzi unikālus skatus un tu pieredzi unikālas vietas. Jā, tas manuprāt, ir viens no lielākajiem bonusiem, braucot ar mašīnu kaut kur. Otrais tas, ka ir tik daudz labu ēdienu pasaulē, god damn it. Viņš ir tik daudz un viņš kļūst tikai vairāk un tā. Ka ceļojums vienkārši jāizbauda. Cik vienmēr. Mana galvenā atziņa ir tā, ka ir jāizbauda katra sekunde, jo šis mēnesis paskrēja nemanot. Un patiešām šis ceļojums šķiet kā, nezinu, nenoticis pa lielu. Jā, viss paskrēja ļoti ātri un Ļoti ātri. pat pārāk ātri. Jā, tā arī tā dzīve paskatās. Mazāk iespringt, vairāk izbaudīt. Tas gan. Āmen. Nu, va. Jā. Nu, paldies, viss tas Jā, drīzumā jau droši vien redzēsiet to garo video ar mūsu visu ceļojumu. Un Sēdēt dzērienu, popcornu. būs interesanti. būs ļoti interesanti. Un jā, adios. Jā. Pieskaries visiem visos sociālajos tīklos, linki būs aprakstā noteikti. Jā, un Daudz linku. Mēģiniet atrast visiem. Bye, Zīs. Adios. Tā. Crazy indeed. Okay. Bye, and see you never.